Esiet sveicināti Rīgas ziemas kausa. Otrais posms ir klāt, un šoreiz mums tāda ļoti mānīga un mainīga tā ziema. Ir mums gan asfalts, gan ledus, gan sniegs. Mums ir kartiņa trasa, lielā trasa, rallycross trasa. Pastīsimies, kurš tad beigās būs pats ātrākais. Kāpēc piedalies Rīgas ziemas kausā? Uz sen gribēju. Jā, no Spilvas laikiem, tā kā bija Spilvas laikos šitas kausa vispār, tad es pirmo reizi aizgāju, redzēju, sapratu, un gribās izbraukt. Un tā sataisīja mašīnu. Un pamazām pamatieri gonkām, un tagad izmēģināju beidzot arī šeit. Ir ļoti liela mīlestība pret auto un autosportu. Tika sabūvēts auto un vajadzēja tikai piedalīties. Prieka pēc hobijs un mašīnas hobijs, un tad gribējās pamēģināt. Patīk pa ziemu pabraukāt, pilnveidot prasmes. Kāpēc piedalos? Es jau pats sāku domāt, kāpēc es piedalos patiesībā. Daudz gadu salikušies. Bet ir forši, ir interesanti, un es priekš sevis to uzskatu, ka tas ir tiešām priekš manis. Es uzturu sevi formā. Es to saukšu tā. Gan kaut kādu reakcijas laiku, gan kaut kādu nervu šūnu, gan jau ka pakustinu. Un galā arī pēc tam pa ielu var mierīgāk un drošāk braukt. Lai mazliet pavingrinātu rokas pa ziemu, pagatavotos vasarai un sajust mazliet vairāk mašīnu. Sānslīdes, saķeri. Ziemas kausiem es trenējos, lai nākamā vasara varētu sākt braukt strītā. Street driftā? Jā. Vai tas ir kaut kas jauns? Nekad iepriekš nebiju biķernieku trasē braukusi. Un tad jauna pieredze. Kāds bija tavs mērķis šodien? Finišēt, visi trīs braucējs, nekur neieskriet. Redz, kā bija. Šodien bija mērķis neko nesalauzt. Pa cik tika uzlika kārbu un kā reiz iezvanīja sienā. Uj, traki? Nē, viss labi. Bišķiņ, jā. Bišķiņ pavilkām ārā radiatoru un viss kārtībā. Mērķis bija top 5 vismaz Audi Quattro klasē, un pagaidām izskatās, ka sanāca ļoti labi un būs top 3 pat. Pa lielam baudīt pasākumu, uz baigo rezultātu mēs neceram. Dūži sabraukuši visādi, zin kā. Bet tā forši baudam pasākumu ar ģimeni, ar māsas vīru, gonkojam kopā. Visādi iet. Nevar īsti saprast, kad bremzēt, kad nebremzēt. Tagad turbīnu mēģina sataisīt kaut kā, lai varētu pēdējo vēl izbraukt. Ziema vai asfalts? Kārtīga ziema vai tīši asfalts. Un šodien bija pa vidu, jā? Jā, šodien bija pa vidu. Bija ļoti interesanti īstenībā. Kā bija pielāgoties tiem apstākļiem? Pirmais brauciens bija ļoti grūti. Arī samisējos, notriecu konusus. Ziema. Man viennozīmīgi ziema. Bet jāmāk braukt ar visur. Bet, ja tu prasi, kāpēc ziema, tāpēc, ka šitas skanēs droši vien, ka bērnišķīgi. Tāpēc, ka liekas, ka baigi jaudīgā mašīna. Un tu vari tur ritīgi ņemties un plozīties. Man tas liekas forši. Kāda vaina? Tas pirmais brauciens bija tāds, ka nespēt slīd, neslīd. Un tad bija tur taisnas galā gan izā roteri nonesi. Aizgāja krustām, bet savācās, viss aizgāja. Es jau te kolēģiem teicu, man īstenībā patīk šodien viss, tāpēc, ka šitas ir ar visu to apstākli, kāds ir. Vietām ledus, kaut kāds bišķi asfalts, kaut kas sniegs. Tas ir tas, kas uz ceļa, uz ielas pilsētā notiek. Un tie, kas māk šitam tikt cauri, ar tiem čaļiem pilsētā un dāmām pilsētā viss ir kārtībā. Ļoti izaicinoši, lai neteikt savādāk. Tad ir saķeri, nav saķeri, slīd, neslīd, rallycross trasē vispār nevar saprast. Ir interesanti. Izaicinājums. Sākumā bija tā bišķi dīvaini, tāpēc, ka tas sniegs bija daudz, diezgan tāds slapjš, slīdēja. Kur trases daļa tev šodien vislabāk patīk? Šodien kartiņa trasa un patiesībā vislabāk augšā braucot no Ozola. Tur ātri un tur jau paliek bailes beigām. Kartinga trasa bija ļoti laba un pēdējā taisnība. Tā rallycross, jā, tā bija tas foršais, tas tramplīns. Vienmēr gribējies pa viņu izbraukt. Ļoti interesanti bija rallycross trase iebraukt. Tas man bija tāds izaicinājums mēģināt izbraukt viņu pēc iespējas tā patīkamāk sev. Un ko novēl autosportistiem Ziemassvētkos un jaunajā gadā? Lai viss izdodas, lai liels sasniegumu, galvenais, lai tehnika nepieviļ. Daudz dāvanas un jaunas riepas nākamajam gadam. Pirmkārt, priecīgus svētkus, un otrkārt, lai veiksmīgs un piedestāliem pilns jaunais gads. Lai ir daudz jaudas. Neko nesalauzt un dodam virsū. Paldies! Priekā!
Rīgas ziemas kausa otrais posms ir noslēdzies. Esam gatavi svinēt Ziemassvētkus un, protams, sagaidīt jauno gadu, bet ar Rīgas ziemas kausa trešo posmu mēs tiekamies jau 3. februārī Piķerniekos.